Mēs atgriežamies, bijām kosmosā, atgriezāmies uz Zemes, palidosim atkal kosmosā, bet ar kājām stāvot uz Zemes. Mūsu nākamais runātājs ir Miks Dzenis, viņš ir kosmosa izziņas centra vadītājs. Acīm redzot, nāks atgriezties pie tā, ka ar kājām stāvot uz Zemes ir iespējams redzēt ļoti tālu. Mik, lūdzu, tavs. Esiet sveicināti visi. Tiklīdz mūsu apmeklētāji atnāk uz vietas, es vienmēr uzsveru to, ka esiet sveicināti kosmosa izziņas centrā, un izziņa ir pamatā visam. Tāpēc lēnām, mierīgi iziet cauri mūsu ekspozīcijai, visiem 3 stāviem un uzzināsiet ne tikai par kosmosu, bet arī par to, kā tieši STEM izglītība ir iespējams skolā mācīt, izmantot un interesēties, varbūt nākotnē tieši izvēlēties šādas profesijas. Un šobrīd ir tas, kad ir bieži vien dzirdēts teikums par to, ka bērni, kas šobrīd mācās 1. klasē, strādās nākotnē profesijās, kas šobrīd vēl neeksistē. Un iespējams piedzīvos cilvēces atklājumus tādus, par kuriem mēs vēl nezinām. Tad kosmosa izziņas centra sakarā es varu teikt, ka bērni, kas šobrīd mācās 1. klasē, ir tie, kas piedzīvos cilvēku izkāpšanu uz Marsa. Un tas nozīmē, ka arī mums, kā pieaugušajiem, ir jādomā par veidiem, kā mēs varam iedot viņiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas būtu pietiekami universālas un pielāgojams mainīgajā pasaulē. Bet kā tad to izdarīt? Kosmosa izziņas centrs noteikti nav tikai izklaides vieta. Tā ir vieta, kur ir iespējams vairāk arī tieši domāt par to, kā mēs varam palīdzēt šī brīža izglītības sistēmai, aicinot vecākus, aicinot skolas, strādājot ar pedagogiem un iziet cauri šim procesam veiksmīgi. Un mūsu pirmais uzdevums, atnākot uz kosmosa centru, mēs strādājam pēc principa, ko mēs stāstam visiem bērniem, kas mums nāk mūsu centrā, ir tāds 5 īpašību un prasmu kodeks. Un to mēs esam nosaukuši par kopējo kodeksu Mars. Un tās pieejas ietveros Mars sastāv no 5 burtiem. Un pirmais burts ir saistīts ar to, ka mums ir nepieciešama mērķtiecība, lai īstenotu jebkuru mūsu uzstādītu mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt, mūsu rezultātu. Kosmosa izziņas centra mērķis ir veicināt bērnu interesi par dabaszinībām, inženierzinībām, tehnoloģijām, matemātikas jomu un sekmēt vēlmi saistīt savu nākotni ar kosmosa industriju. Un šis mērķis aptver šīs visas auditorijas. Gan skolāns, kas brauc mums darbadienās, gan ģimenes, kuras mēs satiekam sestdienās, svētdienās, gan arī skolotājus, kuriem ir īpašas nodarbības un situācijas, ar kurām mēs ejam cauri kopā ar viņiem. Un jebkura šajā gadījumā mērķtiecība katrai no organizācijām, kas iesaistās šajā gadījumā, mūsu gadījumā, ir šī būtības pamats. Marsu esam tikuši galā ar M burtu. Jebkura misija iekļauj jaunas informācijas iegūšanu un apstrādi, ko izmantot visa mērķa īstenošanas laikā. Tāpēc, turpinot Marsa pieeju, mēs uzsveram, ka svarīgi ir arī atcerēties daudz un dažādu informāciju. Izstrādājot ekspozīciju, mēs vēlējāmies, lai eksponātos lasāmais būtu sasaistīts ar mācību saturu, kas šobrīd ir pieņemts mūsu izglītības sistēmā. Un to, ko viņi apgūst skolā, mēs varētu pielāgot caur šo kosmosa izpētes kontekstu. Piemēram, mūsu ekspozīcijā mēs atgādinām par to, ka uz Zemes esošie augi caur fotosintēzes procesu ražo skābekli, kur elpojam mēs. Bet kas būtu tad, ja augi, kas to dara, nebūtu? Šajā gadījumā tiek apskatīts blakus Mars, kur 96% no atmosfēras ir ogskābā gāze un ir radīta kosmosa industrijas tehnoloģija, kas ogskābo gāzi var pārveidot skābeklī. Tādā veidā mēs imitējam šo dabisko procesu, kas notiek uz Zemes. Un šādā veidā mēs analizējām daudzus sasniedzamos rezultātus pilnveidotajā mācību saturā un meklējām, kurus no tiem mēs varam aktualizēt mūsu centrā. Šajā piemērā tā bija 5. klases dabaszinības tēma, 5.1 tēma, kāda ir dzīvo organismu savstarpējās saistības.
Un sasniedzamais rezultāts šeit vairāk bija uz augu augšanai nepieciešami noteikti apstākļi, un augot augi patērē augsnē esošās vielas, ūdeni un gaisā esošās gāzes. Kāpēc gan nevarētu būt tā, ka atnākot uz šo te centru un izejot klasei konkrēto mācību priekšmetu, mēs arī varam sasniegt šo te izvirzīto mērķi. Lai sagatavotu bērnus nezināmiem, viņiem ir jābūt gataviem uz vēl vienu Marsa mūsu kodeksa minēto prasmi. Un šajā gadījumā tā ir prasme rīkoties. Tātad mūsu 3. punkts. Bērniem ir jāatgādina, ka viņu rīcībai ir ietekme, un kosmosa izziņas centrā katram solim ir nozīme, ja ienākot klasēm un ienākot ģimenēm mūs sagaida un viņus sagaida mūsu elektrību ražojošā grīda, kur ar katru soli mēs ģenerējam 1 džolu un tādā veidā kārtīgi izskrienot pa visu grīdu vairākus apļus, mēs varam uzlādēt arī savu mobilo telefonu. Vai labierīcībās mēs informējam par to, cik izmaksātu toaletes papīra ruļļa aizvešana uz Startautisko kosmosa staciju priekš astronautiem. Īstenībā tie ir 345 eiro viens rullis. Tātad plus mīnus viena salvete ir 2 eiro. Un, protams, pašā ekspozīcijā mēs vēlējāmies, lai skolēniem ir iespēja pašiem izmēģināt kosmosa industrijas projektus dzīvē. To, ko jūs šeit redzat bildē, piemēram, kā caur elektrolīzes procesu iespējams ūdeni pārvērst raķešu degvielā, jo uz Mēnesi mēs esam atraduši ūdeni un iespējams arī uz Marsa būs šādas te vietas. Vai uz kā mēs varētu Marsa esošo regulītu, kas mūsu izpratnē ir vairāk tā kā krāns pēc izskata, izmantot Marsa bāzes apbēršanai tādā veidā, lai pasargātu to no saules radiācijas. Tātad rīkošanās. 4. no Marsa kodeksa. Mūsu rīcība bieži vien ietekmē pašiem ne tikai sevi rīcību, ko mēs darām, bet arī cilvēkus mums apkārt. Tāpēc nākošā prasme mūsu pieejā Mars ir sadarbošanās. Visizteiktākais tas noteikti ir laulības gradzenam, kad 2 cilvēki sadarbojas savstarpēji visu atlikušo mūžu. Mēs redzam, ka jau šobrīd daudziem sabiedrības izaicinājumiem nepietiek ar 1 cilvēku. Ir nepieciešams daudz un dažādas profesiju pārstāvi un cilvēku skaits, lai īstenotu izaicinājumus, ko sabiedrība saskata. Piemēram, kosmosa industrijā viens no lielākajiem izaicinājumiem bija 69. gadā 3 astronautiem nonāk līdz Mēneses virsmai. Pagāja 10 gadi, un tajā laikā tika iesaistīti vairāk kā 400,000 cilvēki, kuri strādāja pie Apollo misijas īstenošanas. Arī mēs skatāmies, kas tad ir tie veidi, kā varam izglītojošo saturu vērst uz grupas vai pāri darbību. Un noslēdzošais mūsu Marsa kodeksā, ko mēs katram skolēnam stāstam, kad viņi iet mūsu kosmosa izziņas centra apmeklējumā, noslēdzošā prasme mums, lai sagatavotu viņus nezināmiem, ir prasme sarunāties. Un tas, ko mēs redzam, ka tūlītēji atgriezisko saiti ir būtiski nodrošināt ne tikai skolā, bet arī ārpus tās. Un arī mēs skolāni jauniegūtās zināšanas un pārbaudām uzreiz jau pēc ekspozīcijas apmeklējumu. Vai nu tas ir tik līdz viņi pabeiguši 1. stāvu, kurā viņi uzzina vairāk par zinātniskiem dažādiem atklājumiem, kas ir tieši saistīti ar kosmosa raķetēm, vai par to, kā ir iespējams dzīvot uz citām planētām, šajā gadījumā uz Marsa, vai arī vairāk tad, kad viņi ir uzzinājuši par Saules sistēmu. Vai arī mēs izejam kādu misiju un mēs sarunājamies, kā tad kopā viņiem gāja, vai tika uzdevums izpildīts, vai baktērijas tika dezinficētas no kosmosa stacijas vai nē. Tātad, kā arī mūsu darbnīcās tas tiek uzsvērts, ja kaut kas nesanāk šajā te procesā, kur savstarpēji sadarbojušies grupās vai pāros, vai tas nozīmē izgāšanos? Nē. Kļūdīties ir ok. Un tie ir dati, kurus jau mēs pareizi analizējam, varam izmantot nākošajā reizē. Nesen viena liela datu ieguves iespēja bija Starship kuģim 1. reizē un 2. reizē. Un 1. reizē, kad tas tika uzgāja gaisā diezgan ātri attālinoties no Zemē, diezgan tuvu pie Zemes,
Astronautam arī tika uzdots jautājums, vai tā ir izgāšanās. Un tad viņš teica, šī ir brīnišķīga iespēja iegūt datus, lai nākotnē tādas situācijas nenotiktu, jo 100 cilvēkus aizvest uz Mēnesi un tālāk uz Marsu nav joka lieta, tāpēc datus izmantojam. Un tātad apkopojot mūsu Marsas pieeju, lai sagatavotu bērnus nezināmiem, mums ir jāattīsta viņos mērķtiecīgums, mums ir jāattīsta atcerēšanās prasmes, ir nepieciešama rīcība, un nepieciešama ir sadarbība, un mums ir jāmāk sarunāties. Tāpēc, tad, kad mēs arī izstrādājām mūsu darbnīcas, katru darbnīcu mēs skatījāmies tā, lai tā būtu sadarbība vai pārī, vai grupā, lai tas ir kāda veida gala rezultāts, kas virz uz rīcību, kādam kaut ko parādīt. Tā varbūt ir mēnesis roveru vadīšanas programmēšana, vai izpletņa veidošana, vai kosmosa raķetes trajektorijas aprēķini, vai kosmosa bāzes celtniecība. Bet katrā ziņā katra no tēmām īstenībā ir meklēti sasniedzamie rezultāti, ko bērni mācās ikdienā skolā. Pieņemsim, vidusskolas posmā skolēniem vasarā bija iespēja 5 dienu nometnē uzzināt, kā izveidot mācību satelītu. Pēc satelīta atdalīšanās no nesēja raķetes, viņiem ar satelīta datiem bija jāuzzina, cik augstu raķete lido un kāds ir tas laiks, cik viņi ilgi pavada šajā te augstumā. Plus iegūtos datus telemetrijas veidā viņiem bija jāuzskaita neretāk kā reizi sekundē un jāsūta atpakaļ uztvērējiem uz Zemes. Šeit ir mūsu veidotā raķeta, kur mēs esam nosaukuši par Sprīdīti, un tā pacēlās Cēs lidlaukā kilometra augstumā. Un mēs redzam nākotnē, ka viens no projekta darba metodēm 12. klasē, kur 72 stundu laikā jebkuram vidusskolānam jāizstrādā savs projekta darbs gada ietveros, var arī sākt 11. klasē. Kāpēc gan tas nebūtu satelīta izstrāde? Savukārt sākumskolas skolāniem nometnē nedēļas garumā bija jāveido komandās kosmosa bāze, kas nodrošinātu dzīvošanu 6 astronautiem. Tik daudz viņi arī bija savās komandās kopā. Skolēniem bija jārada dažādi tehnoloģiskie risinājumi šeit bāzē, lai tā būtu autonoma no Zemes. Pieņemsim saules enerģijas iegūšana, auga automatizēta laistīšanas sistēma, vētras indikātoru sistēma un pašas bāzes celtniecība bija daļa no šī te procesa, ko mēs ielikām iekšā šīs te nometnes ietveros. Savukārt noslēgums bija šī te pati prezentācija katrai šai te komandai, stāstot to saviem tuvākajiem, šajā gadījumā vecākiem, un identificēt, kuras no tām detaļām ir viņu taisītas, un ka tikai kopā mēs varam radīt šāda veida bāzes un projektus. Protams, mēs domājam arī par to, ka mēs neesam vieni paši, jo arī sadarbība ir mūsu Marsa kodeksa ietveros, un piedāvāt to izglītojošo saturu skolāniem, mēs arī mēģinam iezīmēt un piedāvājam pedagogu profesionālās pilnvērtības skolotājiem. Līdz ar to domājot arī iepriekšējās runā bija par šo te resursu nepietiekamību mācību iestādēs. Iespējams ir sākumā skatīties par virtuālās vides realizējumu mācību stundu. Ir dažādi veidi programmas. Mēs tieši strādājam ar Tinkercadu, kur stāstam par to un rādam, un paši arī skolotāji iziet cauri procesam, kā ir iespējams virtuālajā vidē arī uzbūvēt šo pašu saules sensoru un pārbaudīt, vai viņš tiešām pēc visiem parametriem un pareizi saliktiem vadiem digitālajā vidē strādātu. Savukārt otrs, mēs arī gribam, lai arī pašiem skolotājiem būtu iespēja iziet cauri un praktizēties tam, ko tad skolēni dara ikdienā. Šeit ir piemērs par to datos balstītas darbības, kur mūsu galvenais uzdevums ir lēmumu pieņemšana balstoties uz šiem datiem. Skolotājs uzbūvē raķeti, arī skolēni uzbūvē raķetes mūsu darbnīcās, un testēšanas veidā šajā gadījumā neviena no raķetēm nav sprāksta, atrodoties ārpus Zemes atmosfēras, bet testēšanas veidā skolotāji pārliecinās, kas ir nepieciešams, kādiem uzlabojumiem ir jābūt, lai raķeti ietu tālāk vai attiecīgi nonāktu uz konkrētu planētu, kas ir norādīta mums.
Visu to apvienojot kopā, viens ir mūsu mācības, ko mēs esam izgājuši cauri un redzam, kāda varētu būt šī nākotnes izglītība, kuru mēs piedāvājam jau šobrīd. Un strādājot kopā ar skolām un aicinot arī apmeklētājus šeit uz vietas, esam apkopojuši materiālus, ko ir iespējams jebkuram skolotājam lejupielādēt un apskatīties, vai šī tēma viņam ir būtiska, izmantojama konkrētajā vecuma posmā pie konkrētā sasniedzamā rezultāta. Tas būtu par skolām un skolotājiem, par klasēm un skolotājiem. Otrs svarīgi ir šīs te bērns. Un bērna sākotnējos pirmos posmus un viņa izvēles nosaka vecāks. Kura būs skola, kurā mācīsies sākotnēji, kuri pulciņi būs interesantākie, un varbūt dažiem arī kāda būs nākotnes profesija. Mēs arī redzam to, ka arī mūsu gadījumā uz vecākiem mēs gribam viņiem palīdzēt, parādīt to, ka arī dabaszinībās, tehnoloģijās, inženierzinībās un matemātikā ir iespējams interesants profesijas. Un jau esam sākuši strādāt pie dažādiem materiāliem, ko varētu vecāki izmantot mājās, lai kvalitatīvi pavadītu laiku. Kas tālāk? Skola ir nosaukta, skolotāji ir bijuši, vecāki ir pieminēti, varbūt ejam pirmsskolā. Un pirmsskolas gadījumā, tad, kad mēs esam nākuši un mums ir bijušas nodarbības, viena no meitenītēm pienāca man klāt, norādīja uz mēnesi un teica, es gribu, lai meitenes lidot uz mēnesi. Novēlu arī jums šādus te bērnus, kuri tic, rīkojās un vēlās sasniegt savus mērķus. Paldies! Paldies, Mika, arī tev par šo stāstu. Starp citu, kur tad jūs varat atrast? Es kaut kā, varbūt ir uz kādu kriksu bija izskrējis, un tas viens slaids, man liekas, vai viena bildīte, kur tu rādīji, man bija sīkrakstā, kur tieši jūs dzīvojat? Paldies par ļoti labu jautājumu. Mēs esam tepat Cēsīs. Un tikpat tālu, cik kosmos. Jo Karmāna līnija ir 100 km attālumā, tad līdz ar to Rīga līdz Cēsīm, plus mīnus apmetam pāris lokus, ir 100 km attālumā. Tātad Cēsis ir vienāda attālumā no šejienes, no šīs vietas, kā kosmos tieši tā. Un es gribu jautāt arī, starp citu, kas bērniem, kas viņus vilina visvairāk? Ir šie dati, ja? Ir dati par novērojumiem. Un principā tas, ko es arī minēju arī mūsu Marsa kodeksā, viņiem vilina kur ir iespēja pašiem rīkoties, kuriem ir iespēja pakustināt vai ne mūsu Marsa roveri. Citiem vārdiem, ja? Jā, tieši tā. Tas ir tas galvenais, ko mēs arī saredzam. Un arī nākotnē mēs skatāmies uz dažādu veidu darbībām, ko viņiem savstarpēji var strādāt un virzīties. Ar statiskiem eksponātiem ir daudz grūtāk. Paldies, tas bija Miks Dzenis no cita kosmosa, tas ir tepat no Cēsīm. Jā, paldies, Kosmosa izziņas centrs. Paldies, ka piedalījies arī mūsu šīs dienas konferencē.